Labdien, esam gatavi preskonferencē. Pēc 15 sekundēm varam sākt. Labdien, cienījamie preskonferences dalībnieki. Sākam preskonferenci. Pēc amatpersonu paziņojuma mēdīju pārstāvjiem būs iespēja uzdot interesējušos jautājumus. Lūgums rēķināties ar to, ka jautājumu skaits būs ierobežots, ņemot vērā preses konferencē atvēlēto laiku. Kā pirmajai lūdzu vārds Latvijas ministra prezidentei Evikai Siliņai. Premjerministra kungs, godājamais Ulf. Zviedrijas bruņoto spēku komandiera kungs, ģenerāli Mikaela Klāsona. Nacionālo bruņoto spēku komandieru kungs, ģenerāli major Pudan. Vēlos vēlreiz izteikt līdzjūtību bojāgājušiem un viņu tuviniekiem Zviedrijas pilsētā Erebru. Mums visiem nav nekā svarīgāka kā mūsu cilvēku drošība, veselība un dzīvība. Mēs esam kopā ar Zviedriju. Esmu pagodināta jūs sveikt Latvijā. Mums ir lieliska sadarbība. Tāpēc arī mazliet steidzamies, jāpaspēj visus jums izstāstīt, ko mēs šodien runājām. Un mēs arī esam apņēmības pilni to stiprināt. Šorīt kopā bijām NATO militārajā bāzē Ādažos, piedalījāmies ceremonijā par godu Zviedrijas karavīru Latvijā pilnvaru nodošanai NATO pakļautībā. Tas ir vēsturisks notikums. Tas ir vēsturisks notikums Latvijai un vēsturisks notikums Zviedrijai. Jo Latvija ir pirmā valsts, kurā Zviedrijas karavīri atradīsies pēc viņu iestāšanās NATO. Mums ir liels gandarījums, ka vairāk kā 500 Zviedrijas karavīru atradīsies Latvijā un darbosies kopā ar 13 pārējām NATO valstīm. Mēs kopīgi stiprināsim mūsu militārās spējas, un tas apliecinās atturēšanas un kolektīvās aizsardzības spēku. Ir skaidrs, ka tas ir liels ieguldījums Latvijas un Zviedrijas militārajā sadarbībā un mūsu kopējā drošībā. Esam kaimiņi Baltijas jūras abos krastos, un tas nozīmē, ka mēs arī stiprināsim Baltijas drošību un konkurētspēju. To šodien arī apspriedām mūsu divpusējās sarunas laikā. Arī pārunājām, kā mēs risinājām kritiskās infrastruktūras aizsardzību Baltijas jūrā pēc mūsu datu kabeļu pāraušanas. Un man jāsaka, ka liels paldies un pateicoties arī premjerministram Kristensonam, Ulfam, mēs esam ļoti ātri spējuši reaģēt uz šo notikumu. Un ir arī tiesību sargājušām institūcijām jau nodot visu nepieciešamā informāciju, lai viņi varētu turpināt izmeklēšanu gan Latvijā, gan arī Zviedrijā. Esmu pateicīga, ka mēs varējām tik ātri reaģēt, un tas parāda, ka mūsu kopīgās vienošanās arī atnes labus rezultātus. Gan NATO, gan Eiropas Savienības ietvaros mēs turpināsim meklēt iespējas atturēt uzbrukums mūsu infrastruktūrai un novērst šādas darbības visiem iespējamiem līdzekļiem arī turpmāk. Mēs sadarbosimies, lai vērstos arī pret Krievijas ēnu flotes kuģiem, kas, protams, rada ne tikai drošības, bet arī vidas piesārņojuma riskus un apiet sankcijas. Mēs pārunājam arī prioritātes par NATO, jo Zviedrijas dalība NATO un militārā klātbūtne Latvijā dos papildu impulsu mūsu militāro industriju attīstībai. Zviedrija ir lielākais investors arī Latvijā un dod būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Mēs vēlamies strādāt pie tā, lai stiprinātu ekonomisko un cita veida sadarbību, palielinātu Zviedrijas investīcijas Latvijā un nodrošinātu vēl lielāku arī reģionu savienojamību kopumā. Bijām abi vienisprātis, ka jāturpina sniegt militāru atbalstu Ukrainai. Apspriedām arī kopīgu rīcību Eiropas Savienības ietvaros. Šīs nedēļas sākumā mēs jau abi tikāmies līderu diskusijā Briselē par aizsardzību un drošību. Un bijām abi gandarīti, ka Eiropā veidojas skaidrāka izpratne par nepieciešamību steidzami vairāk investēt kopējā aizsardzībā un industrijas attīstībā.
Tuvākajos mēnešos būs jāvienojas par piemērotākiem veidiem, kā mūsu kopīgās drošības vajadzības finansēt. Latvija redz būtisku lomu dažādiem finansējuma avotiem, tai skaitā arī Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Mūsu kopīga prioritāte Eiropas Savienības ietvaros ir konkurētspējas paaugstināšana un birokrātijas samazināšana, un Latvija un Zviedrija vienmēr ir iestājušās par pārobežu sadarbības veicināšanu un nevajadzīgu administratīvo barjeru atcelšanu. Lai mazinātu Krievijas spējas turpināt agresijas karu pret Ukrainu, turpināsim stingru sankciju politiku un papildus importa tarifu noteikšanai Krievijas un Baltkrievijas precēm. Mēs redzam vajadzību vērsties pret tiem sektoriem, kuri sniedz Krievijas budžetā vislielākos ienākumus, tātad energoresursiem, un jāpārtrauc arī to imports. Tāpat pārnājam aktualitātes cīņā par Eiropai radītajiem migrācijas izaicinājumiem, un noteikti arī pie šiem jautājumiem strādāsim kopā Eiropā. Esam labi partneri, spējam ātri un kopīgi risināt krīzes situācijas, un man jāsaka tiešām arī personīgi liels paldies Zviedrijas premjerministram par to, ka viņš vienmēr ir bijis ātrs savās reakcijās, ja ir bijusi vajadzīga kopīga mūsu reģiona pozīcijas izveidošana, un mēs patiešām spējam šajā reģionā arī sastrādāties labi kopā. Jo mums rūp gan mūsu reģiona drošība, gan labklājība. Paldies! Paldies! Lūdzu vārdu Zviedrijas premjerministram Ulfam Kristerssonam. Thank you, Prime Minister. Dear Evika, I do share your opinion that we have close ties and we can easily cooperate in a fast manner. But before addressing today's joint visit to the camp, I'd like to thank you and to say thanks to the people of Latvia for all the empathy and the kindness shown after the horrific school attack in the Swedish city of Örebro 3 days ago. The sorrow of the attack is shared and carried by us all. Thank you so much. A top priority for both our countries is supporting Ukraine's fight for freedom. 3 years ago, Russia brought full-scale war back to Europe. And I vividly actually remember that morning almost exactly 3 years ago. I woke up in Finland that specific morning to the news that Russia had launched a full-scale invasion of Ukraine, and that day is since permanently marked in the calendar. Our shared Baltic Sea region is also affected by Russia's hybrid warfare. We are obviously not at war, but we are equally obviously not at peace either. The grain zones are too many and the hybrid attacks are too frequent. It is my firm belief that the EU and the rest of the world must step up to provide what Ukraine needs to defend itself. There is a momentum right now, not least for the Nordic and the Baltic countries, along with our friends in Poland, to provide even bigger leadership in the support for Ukraine, because we know, better than perhaps anybody else, that Ukraine's security is our shared security. When I was here in Riga in December 2022, I said that having all Nordic Baltic countries in NATO would benefit security and stability in the Baltic Sea region, and today we could see exactly that clearly in action. Sweden joined NATO to make Sweden safer, that is obvious, but we also joined NATO to make NATO stronger, and because we believe in the importance of collective defense. In a world increasingly shaped by geopolitical tensions, we are simply stronger when we stand united. We believe that Sweden is providing quite unique features to the alliance. Geography is the first thing. Just have a look at the map. And capacity is the second, on land, at sea, under the surface, and in the air.
I'm quite sure that the Chief of Defence, General Michael Claesson, will tell you slightly more about that in just a few minutes. When the Prime Minister and I met last spring in Stockholm, just a month after Sweden joined NATO, I announced that my government gave Sweden's armed forces the formal task of planning and preparing for a Swedish contribution of a mechanized battalion to NATO's Forward Land Forces Brigade here in Latvia. Now the first unit from Skånska Regementet P7, now you have learned some Swedish, have been in Latvia for exactly 3 weeks. And we all met them today at Camp Valdemar. The Swedish Minister for Foreign Affairs, the Minister for Defense, and myself, we got a chance to express our appreciation and respect to the soldiers of the 71st Battalion of the South Skåne Regiment. Their presence here and the task they will perform, working side by side with other Allied soldiers and under the command of Canada, is a true illustration of NATO at its strongest. Sweden's soldiers are now an integral part of NATO's deterrence and defense here in Latvia, and together with Allied colleagues, we will make not only Latvia and Sweden safer, but actually the entire alliance. Thank you so much for hosting us. Thanks. Paldies. Lūdzu vārds ģenerālmajoram Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandierim Kasparam Pudānam. Jā, paldies. Ļoti cienījamā premjerministrs kundze, augstu godātais premjerministrs kungs, Michael, paldies par jūsu klātbūtni šeit. Tad šī diena iezīmē patiesībā jau atkal jaunu pagriezienu mūsu jau vairāk kā 30 gadu ilgstošā sadarbībā ar Zviedriju. Pirms vairāk kā 30 gadiem Zviedrija jau bija mums apņēmīgs partneris mūsu militāro spēju atjaunošanā. Tālākos gados Zviedrija ir bijusi arī uzticams partneris mūsu kolektīvās drošības uzdevumos ārpus mūsu valstīm. Tuvajos austrumos, Afganistānā arī pēc personīgas pieredzes var teikt, ka Zviedru karavīri bijuši uzticami partneri un tiešām labi sabiedrotie. Bet šobrīd šis ir jauns pavērsiens arī Zviedrijai, kā pirmā viņu jau misija zem NATO karoga, kur mēs kopīgi šeit Latvijā sargājam mūsu NATO robežas. Un par to es tiešām esmu pateicīgs jums par šiem lēmumiem un par jūsu karavīru klātbūtni, un es esmu pilnīgi pārliecināts gan šodien viņus redzot, gan iepriekš skatoties viņu jau ierašanos par viņu profesionalitāti, attieksmi, un šodien arī runājot ar Maiklu kopā pārrunājot, tiešām pateicos par to izpratni, kāda ir šīs misijas loma šeit, uzņemoties savas valsts aizsardzību, mūsu kopējo aizsardzību, bet vienlaicīgi ar karavīriem, kas atrodas šeit. Un man liekas, šis ir ļoti būtiski saprast arī visai gan mūsu, gan Zviedrijas sabiedrībai par to, kādēļ karavīri te atrodas tieši šeit un šeit mēs kopīgi sargājam savu valsti. Vienlaicīgi es esmu pateicīgs arī par mūsu atklātajām diskusijām, par runām par to, kā mūsu pilnveidot mūsu sadarbību ar vien tālāk, skatoties arī par citiem mērķiem, un kas skar gan mūsu reaģēšanas spējas, dažādos hibrīdu un pelēkās zonas apdraudējumos, kā būt vēl efektīvākiem. Un savukārt mana apņemšanās kā uzņēmēju valsts pārstāvam, bruņoto spēku vadītājiem ir tas, ka nodrošināt, ka jūsu karavīri ir ne tikai labi pabarot šeit, bet tiešām labi nodarbināti, tiešām apliecinot NATO spēju būt vienotiem. Šodienas piemērs parādīja, ka šis ir tiešām arī praktisks kolektīvās aizsardzības piemērs, kad Zviedrijas bataljons nonāk Kanādas vadītas brigādes pakļautībā, kuru savukārt vada daudznacionāla Dānijas un Latvijas vadīta divīzija. Un tas viss notiek šeit, Latvijas poligonā, Ādažos. Un mans mērķis ir, Michael, jūsu karavīrus atgriezt Zviedrijā vēl labākus, vēl spējīgākus, vēl izglītotāks un militāri sagatavots, nekā viņi ieradās. Paldies par šo, un tiešām skatos uz mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies! Lūdzu vārds ģenerālim Zviedrijas aizsardzības spēku virspilniekam Maiklam Klēsonam. Distinguished Prime Ministers, dear Kaspars, it is truly an historical day. That has been said already. It's an historical day for Sweden.
It's a historical day for our bilateral cooperation between Sweden and Latvia. It's certainly a great day for regional cooperation and regional security, and as has already been said several times, a great day also for NATO and the alliance. I am extremely confident that the battalion that we have decided to provide is of the greatest quality. I know many of the officers personally. I've served with many of them, not the least in Afghanistan, and I know the level of proficiency and their commitment to the mission thoroughly. They have been training. They have been preparing. They have been evaluated by NATO standards, of course, and they have stepped into a state of readiness which is impressive by all means and also objectively stated. I am extremely proud to having collective defense and deterrence not only of Latvia but also the region and the alliance. We are here to deter, but I want to assure everybody listening that we are also here and being ready to fight. And being ready to fight tonight, because deterrence is about being ready. Deterrence is about sending the signal that it is not some kind of playground where we just exercise and do stuff like that. We are ready to fight, and I want everybody to know that. And I feel confident about the embedding with the Canadian Brigade, the Danish-led division, and of course, I'm really confident also with the host nation and the proficiency of the host nation support we get from Latvia. Yesterday afternoon, me and my team, we arrived directly from Ukraine. And I can say again that I'm more confident than ever, more convinced than ever, that what we do and what we commit is the right thing. That we together prepare to take the fight, both in terms of deterrence, but also with the readiness to fight, is the right thing to do right now. We have committed, we are committed, and we will remain committed. I'm proud to be here in Latvia for many reasons, and Kaspars has already outlined a few aspects of that. I have also taken the chance to invite Kaspars to visit me in Sweden so we can go deeper into what kind of capabilities and what kind of cooperation lies ahead of us. Of course, with regard to our commitment here right now, but also in the future. I think that interoperability could be technical, but the greatest thing of all, and I feel that right now and right here, is interoperability of minds. Thank you. Paldies. Tagad mediju pārstāvjiem ir iespēja uzdot jautājumus. Lai uzdot jautājumu, lūgums pacelt roku, un uzdodot jautājumu jānorāda arī, kam tas tiek adresēts. Latvijas televīzija. Un lūdzu arī pie mikrofona, lai tiešraidē var dzirdēt. Hello. If you can hear me again, Samuel Lynch of Latvian Public Broadcaster LTV. I'll go with a question about, and you mentioned it here a bit, and also the Swedish Prime Minister mentioned Russian hybrid warfare and about over the recent months, the incidents in the Baltic Sea about the undersea cables, the most recent between Sweden and Latvia, where, of course, the investigations can be inconclusive sometimes. But I would like to ask shortly for each of you here present, do you expect these incidents to continue in the future, and to what intensity? And do you believe Swedish troops being with the boots on the ground here in Latvia now, would that enhance somehow the fight against, or to manage for those incidents not to happen? Thank you. Paldies. I asked it in English, so. Es atbildēšu latviski. Jā, protams. Es domāju, ka skaidrs ir viens, ka incidenti un mēģinājumi tādus incidentus radīt Baltijas jūrā būs, kamēr būs Krievijas agresīvā vadība. Tas, ko mēs esam nolēmuši darīt Baltijas jūrā gan NATO līmenī, gan JEF, kas ir arī mūsu sadarbības formāts šajā reģionā līmenī, ka mēs
neļausim šiem incidentiem mūs ietekmēt. Un līdz ar to esam vienojušies par kopīgu NATO līmeņa, tādu apsardzību, nebūtu varbūt īstais vārds, bet NATO līmeņa reaģēšanu. Un kā arī varēja redzēt pēdējā incidentā ar datu kabeli, kas piederēja Latvijai, tad NATO reaģēja, arī NATO piedalījās operācijā, lai varētu konstatēt, kas varētu būt vainīgais, kas nodarīja bojājums, potenciālais vainīgais, kas nodarīja bojājums šim datu kabelim. Un es varu tikai viennozīmīgi pateikt, ka iespējams, ja mēs nebūtu kooperējušies, nebūtu šīs NATO misijas, nebūtu JEF kopīgas vienošanās, kur mēs tikāmies, tur pievienojusies arī Norvēģija un Islande un apvienotā karaliste, iespējams, mēs nevarētu tik ātri reaģēt, aizturot arī šo vainīgo. Tā kā skaidrs, ka riski ir, un mēs noteikti kopīgi arī šodien izrunājam, kā vēl mēs varam uzlabot ātrāk šo savu reakcijas spēju, bet noteikti arī mūsu spēku klātbūtne, protams, ka mazina arī potenciālo, ļaunprātīgi vai arī vienkārši sliktas jūrniecības rezultātā nodarīto kaitējumu potenciālo iespēju. Paldies. Lūgums bija arī Zviedrijas premjerministram Ulfam Kristerssonam komentēt. Thank you. Well, I've said again and again that we don't easily single out accusations on sabotage, for example, for obvious reasons. You don't attribute things without very, very good reasons. On the other hand, we don't take this easily. We don't believe in just random happenings suddenly increasing a lot in the Baltic Sea. So we take it very seriously. And as we discussed in the meeting, I think our rapid and firm response in itself is actually showing potential countries or vessels that we will not just let these things happen without taking measures against it. So I think we are safer now than we have been before, but there are good reasons for us to increase our presence, increase the surveillance, increase the cooperation, because these things are happening. So regardless whether it is intentional or not, it is simply unacceptable, and these vessels who cause these problems, they should know that we will do everything we can to stop them. Paldies. Mums ir laiks vēl vienam jautājumam. Lūdzu, pie mikrofona. Thank you. Joakim Goxer, TT News Agency, Stockholm. I wonder, looking at Ukraine, and this question is to both prime ministers, the installation of Donald Trump in the White House, has that increased your hope for peace process and armistice in Ukraine? I believe what we want is that nothing happens about Ukraine without Ukraine. That's my first statement. Second one, we will provide Ukraine military support until Ukrainians will say that something changes. So what does it mean, peace? Because we understand that, and Zelensky has said it publicly, that so many people have died for what their constitution states, that those territories which are now occupied by military force of Russian army, those are territories of Ukraine. And because of those territories, because of people who live in those territories and people who have been killed in those territories, their army are fighting for. So I believe if there could be any peace, then it should include those issues, that territory of Ukraine should remain with Ukraine. And if there is some compromise or something else, it only can be done if Ukraine sees it in their benefit.
Well, basically, I don't think it has changed anything in that regard. Possibly it has increased the awareness among European NATO countries that for very good reasons we should not take the US for granted. And that is not an accusation. That is simply to say that US is a prime provider of military equipment to Ukraine. Europe has a potential to step up, and I think our countries are proving that in a good way. Many European NATO countries should and will increase investments in defense and not take for granted that the US taxpayers in the long run will finance heavy parts of European defense. So I think that awareness is increasing. That has been told to us for many years from the United States, but perhaps suddenly, and of course due to Russia's aggressions against Ukraine, now it's been taken very seriously. Otherwise, I fully agree. Everything about Ukraine, with Ukraine, we speak regularly, both of us, to Volodymyr Zelensky, and I think he, as long as he is confident that the support will remain strong and that there are possible ways for a fair and sustainable peace, we have good reasons to believe the same. So I think that's our position now as previously. Paldies. Līdz ar šo preses konferencē paredzētais laiks ir pagājis un preses konferences slēdzam. Paldies par dalību un uzmanību. Paldies. Thank you so much. Thank you. Paldies. Sorry. Thank you. Thank you very much.